Laura nāc handoffu. Jaunatnes basketbolā ļoti bieži tiek spēlēts handoffs, un aizsargi 90% mainās pie šiem handoffiem. Un, jā, tātad parādam situāciju, es ar treneru Lauru reku nāku, nospēlējam handoff, es nododu bumbu, mans spēlētājs pārņem Lauri, un Laura aizsargs pārņem mani, un situācija noslēgusies. Lai mēs tiktu pie vieglajiem punktiem un pilnībā iznīcinātu šo maiņas aizsardzību, mēs varam izpraukties cauri pirms tiek nodoti uzbrucēji jaunajiem aizsargiem. Un tātad izstāstīšu, kā tas parādīsim, kā tas darās. Lauri nāc šurp, ja šajā brīdī aizsargi jau sāk domāt par saviem jaunajiem sēdzamajiem. Šis ir tas brīdis, kad mums ir iespēja izspraukties un tikt līdz groza apakšai. Ja, pājam vēl atpakaļ nedaudz, ja. Tātad Lauri nāc šurp, ja, nodošanas brīdis un bums. Ja, ar ātru crossover tiekam uz grozas pusi un pēc tam jau ir jānofinišē. Tātad kā mēs varam pilnveidot šo elementu? Ja, mēs noliekam 2 konus vai 2 krēslus šajā gadījumā un imitējam handoff situāciju, kad esam starp krēsliem, uzreiz raujam uz grozu. Ja. Ja, protams, neaizmirstam to darīt no abām pusēm, gan no labās, gan no kreisās. Ja, nākam šeit, bums. Šeit ir ļoti svarīga komunikācija savā starpā uzbrucējs, jo principā šai epizodē ir jābūt jau pirms tam atrunātai, viņai ir jābūt pirms tam izmēģinātai, un lai nav pārsteigumi.